3, 2, 1. Nu, ko esam gatavi otrajam cēlienam. Autogrāfus esam ieguvuši, tirniecības punktu apmeklējuši. Enerģija ir, lai jums turpmākā dienai tikpat azartiska, adrenalīna pilna kā rīta cēliens. Un pirmais, kā teikt, izlāciens uz skatuves visām klasēm. Tagad lūk otrais cēliens, kurš noslēgsies ar uzvarētāju apbalvošanu. Sākam atkal ar mopēdiem, ar kuplāko mopēdu skaitu. Tātad gan standartnieki līdz 16 plus, meitenes un zelta mopēds retro, arī tāds vērtējums ir. Otrais cēliens vārds sākties atkal ar mopēdiem un izdodas Ainaram Karo, izcels startu 100. starta numurs jau pirmo labo pagriezienu veids kā līderis. Un tātad sākam jau starta atskaiti Ainars Karo MX. Otrajā vietā no startā Rojs Gredzens, Valtas Vanagā 213. Un kā trešais aiztrauc Toms Leitis, Modavums apē ar 102. numuru. Nu, tādā secībā viņi beidz arī pirmo braucienu. Standartnieki 16 plus. Izpildījumā visi pārējie veids pirmā apli. Ainars Karo, dar 6 nesadarām jau priekšā Rojām Grodzenām ar 213. Valtas Vanagiem un trešajā vietā Toms Leitis. Modavums apē, zaudēt pirmā vietā 3 sekundes. Tātad līdz 16. Marko Nogosēns ir sācis kā līderis ar 10. starta numuru un otrajā vietā līdz 16. Standartniekiem ar 357. un trešajā vietā Renāts Lungevičs un iesmēt 33. numuru. Un 4. vietā līdz 16. un Kārlis Supe, Valkas Vanagā 813. numuru. Bet meitenēm otrajā pozīcijā Justīna Rainoga liesma ar 910. numuru. Izvietinājās mopēdu braucēji, padošajā grupā Dāza Milāts Ātons, meistarīgs braucējs padalās īsajā aplītī un Ainars Karo. Un vēl 2 braucēji aplīst veikt ātrāk par 2 minūti. Visi ir standartnieki 16. bet līdz 16. Ricards Papeckis līderis, 857. numuru otrajā vietā Renāts Lungevičs, un iesmēta 23. vietā Kārlis Supe, Valkas Vanagā 813. Liela Igaunietē ar 131. otrajā vietā Justīna Rainoga ar 910. numuru. Un trešajā vietā Suzana Grodzenā no Valtas Vanagā ar 713. numuru. Tas ir meiteņu konkurencei. Un kā jau pie atkal ir izcīnījušies,
apsveicam, trešajā vietā Kārlis Suka. Arī bija Latvijas Ulmē. Čaura Valdisē. Trešajā vietā Kārlis Suka no Valkas Valodieva ar 813. Tālāk konkurence, Šotam līderā pozīcijās un otrajā vietā. Sekundes, bet Ričards Trapeckis tādā ļoti līderā pozīcijās. Tālāk vēl 16. vieti. Un nesakās līdzi braucienu daļā. Nākamais uzvarētājs, pirms uzvarētājs. Pirmās kārā izsina uzvaru. Kārlis Trešens, Kārlis Trešens bija laboratorija. Un dāmu konkurence uzvaru cienījā Marlēna Valdes, tāpat kā pirmajā braucienā, otrajā vietā Justīna Reinaldē. Un trešajā vietā Suzana Grezena.